2025. gada 3. jūnijas 4:44 no rīta. Kerčas šauruma dziļumos Ukrainas aģenti mēnešiem ilgi darīja kaut ko tādu, ko nevienam nevajadzētu spēt izdarīt. Viņi novietoja bumbas zem visvairāk apsargātā Krievijas tilta. Šis tilts izmaksāja gandrīz $4 miljardus. Tilts, kuru pats Vladimirs Putins atklāja braucot ar kravas automašīnu. Un kad tika aktivizēts detonators, uz balsta pīlāriem eksplodēja 1100 kg trotila. Bet ja tu domā, ka šī bija lielākā daļa no stāsta, tu vēl neesi sapratis, kas notiek, jo šis sprādziens bija tikai viena daļa. Neliela daļa no daudz lielāka plāna, kas jau gadiem tiek veidots. Un tagad, 2026. gadā, tas beidzot tuvojas noslēguma fāzei. Ukraina dara kaut ko Krimā, ko neviens nebija iedomājies par iespējamu. Un Putins to zina, bet vairs nespēja to apturēt. Jautājums ir kā? Kā valsts, kurai gandrīz nav flotes, spēja sagraut vienu no pasaules spēcīgākajām flotēm? Un kāpēc Putins ar visu savu armiju vairs nespēja reaģēt? Atbilde ir satraucošāka nekā jūs domājat. Lai saprastu, kas notiek tagad, jums jāatgriežas laikā 12 gadus atpakaļ. 2014. gada februāris. Vladimirs Putins izmanto politiskā haosa brīdi Kijevā. Mazāk nekā 4 nedēļās viņš nosūta neidentificētus karavīrus uz Krimu. Viņš ieņem visu pussalu, gandrīz neizšaujot nevienu šāvienu. Vladimirs Putins teica, ka tas bija lielākais viņa valdības sasniegums. Viņš teica, ka Krima ir svēta zeme, ka tā ir negrimstošs lidmašīnu bāzes kuģis Melnajā jūrā. Un viņam bija taisnība par vienu lietu. Krīma nav vienkārši kāds zemes gabals. No turienes Krievija kontrolē visu Melno jūru. No Sevastopoles, galvenās Krievijas jūras kara flotes bāzes Krimā, iziet Krievijas flote. No Krimas tiek palaisti raķetes, kas krīt uz Kijivu, Odesu, Mikolaivu, un tas vēl nav viss. Melnās jūras zelmē, ūdeņos, kas piederēja Ukrainai 2014. gadā, tur ir dabasgāzes rezerves, kuru vērtība tiek lēsta $100 miljardu. Kad Vladimirs Putins ieņēma Krimu, viņš nepaņēma tikai zemes gabalu. Viņš ieguva 80% no Melnās jūras energoresursu rezervēm, kas piederēja Ukrainai. Patiesība ir tāda, ka tas, kurš kontrolē Krimu, kontrolē pusi no kara. Tāpēc, kad 2022. gadā sākās plaša mēroga iebrukums, Krima kļuva par galveno bāzi visam. Karaspēks, munīcija, degviela, raķetes, viss gāja caur turieni. Bet to, ko Putins neiedomājās, bija tas, ka Ukraina vēroja, pētīja, gaidīja un gatavoja kaut ko tādu, ko Krievijai prasītu gadus, lai saprastu. Pirmā norāde parādījās dažus mēnešus pēc plaša mēroga iebrukuma. 2022. gadā virs Sevastopoles sāka parādīties Ukrainas droni. Meizi, lēti, gandrīz improvizēti. Tie trāpīja kuģim šeit, bāzei tur. Krievi viņu sauca par atsevišķiem incidentiem. Pasaules prese gandrīz nemaz par to nerakstīja. Bet uzbrukumi neapstājās. 2023. gadā Ukraina izdarīja kaut ko nebijušu. Operāciju, kuru viņi nosauc par krābju slazdu. Ukraina palaida Storm Shadow spārnotās raķetes, kuras ražo Anglija un Francija, pret Melnās jūras flotes štābu tieši komandvadības sanāksmes laikā. Vismaz 9 Krievijas virsnieki gāja bojā. Starp viņiem bija arī ģenerāļi. Vēsturiskā ēka, kas kopš Padomju Savienības laikiem bija Krievijas jūras spēku varas simbols, tika sagrauta līdz drupām. Jau 2022. gadā Ukrainas raķetes bija nogremdējušas kreiseri Maskava, svarīgāko Krievijas flotes kuģi. 2023. un 2024. gadā tika skarti arī citi kuģi un zemūdenes pašās ostās. Lidmašīnas iznīcinātas uz skrejceļa, pretgaisa aizsardzības sistēmas noslaucītas no zemes virsmas. Un kaut kad starp 2024 un 2025 gadu notika kas tāds, ko neviens negaidīja. Melnās jūras flote, viena no senākajām un spēcīgākajām flotēm pasaulē, kuru princis Potjomkins dibināja 1783. gadā, aizbēga.
Tā pameta Sevastopoli, bāzi, kas vairāk nekā 200 gadus bija Krievijas jūras kara flotes mājvieta. Krievija atkāpās ar saviem kuģiem uz Novorossijsku, otrā Melnās jūras pusē, īstā Krievijas teritorijā. Tā bija pirmā reize mūsdienu vēsturē, kad kara floti no jūras padzina valsts, kurai pat nebija savas flotes. Un šeit stāsts Krievijai sāk kļūt patiešām satraucošs, jo tas, ko tu tūlīt sapratīsi, nav tikai par pussalu. Tas ir par to, kā iebruktā valsts ar daudz mazākiem resursiem nekā iebrucējs pārraksta mūsdienu kara noteikumus. Bez kodola zemūdenēm, bez lidmašīnu bāzes kuģiem, bez Amerikas Savienoto Valstu militārā budžeta, tikai ar prātu, pacietību un droniem. Un tas vēl bija tikai sākums. Mēs atgriežamies pie 2025. gada 3. jūnija. 4:44 no rīta. Tilts pār Kerčas šaurumu ir 19 km garš. Tas ir garākais tilts Eiropā. Un Putinam tas bija vairāk nekā tikai tilts, tas bija simbols. Fizisks pierādījums tam, ka Krīma tagad ir Krievijas sastāvā uz visiem laikiem. Поехали. Путь. 2018. gadā viņš pats vēlējās to atklāt, personīgi vadot Kamaz kravas automašīnu visu pasaules kameru priekšā. Pēc 2022. gada šis tilts kļuva par ko citu. Tas kļuva par galveno artēriju, kas apgādāja Krievijas armiju Ukrainas dienvidos. Degviela, munīcija, rezerves daļas, karavīri – viss tika pārvietots pa šo tiltu, tāpēc tas jau iepriekš bija ticis uzgrukts. 2022. gada oktobrī kravas automašīna ar spridzekli nogāza daļas no ceļa seguma. 2023. gada jūlijā jūras droni, katrs ar 850 kg sprākstvielu, uzsprāga zem cita balsta. Krievijas puse salaboja, pastiprināja, nocietināja. Viņi ūdenī ievietoja sonārus. Viņi izvietoja patruļas, viņi uzstādīja aizsartīgus, viņi domāja, ka ir drošībā. Taču Ukrainas izlūkdienests, kuru vadīja vīrs vārdā Vasils Maļuks, jau īstenoja citu operāciju. Tādu, kas ilga mēnešiem. Ukrainas aģenti 10 reižu slepenībā iegāja ūdenī. Viņi novietoja sprāgstvielas tieši uz zemūdens balsta pīlāriem. Pīlārs pēc pīlāra, lāviņš pēc lāviņa, viņi palika nepamanīti. Kopā 1100 kg TNT. Tas ir līdzvērtīgi lielai aviācijas bumbai, bet sadalīta mazos gabalos, paslēpta zem ūdens, gaidot signālu. Kad signāls tika dots tajā 3. jūnijā, tilts nodrebēja. Balsti tika bojāti, konstrukcija saplaisāja. Jau 2024. gadā Ukrainas izlūkdienesta aģents, kurš bija zināms tikai ar segvārdu Hunters, bija izteicis publisku brīdinājumu. Viņš skaidri pateica, Krīmas tilts ir nolemts bojājai. Un 2025. gada 3. jūnijā viņš pierādīja, ka nejokoja. Un tas, kas notika pēc tam, 2026. gadā, pierādīja, ka tilts nebija vienīgais, kas bija nolemts bojājai. 2026. Karš iegāja 5. gadā. Un Krīmā kaut kas ir mainījies. Uzbrukumi vairs neizskatījās pēc atsevišķiem gadījumiem. Tie pārvērtās par virkni, par savstarpēji saistītu operāciju ķēdi, kur katrs izvēlētais mērķis sagatavoja nākamo. 2026. gada 5. aprīlis. Ukrainas militārā izlūkošana palaida nakts dronus par Krievijas prāmi, ko sauc par Slavjansk. Tas var šķist nenozīmīgs mērķis, bet tā nebija. Slavjanska bija pēdējā vēl darbojošā dzelzceļa pārceltuve Kerčas šaurumā. Pēdējā. Tā pārvadāja degvielu, munīciju un smagu aprīkojumu Krieviem Krimā. Ikreiz, kad tilts bija pārslogots vai bojāts. Kad Slavjanska aizdegās uz ūdens, Krievija zaudēja rezerves plānu. 20 dienas vēlāk, 26. aprīlis. Sevastopole. Vienā naktī Ukrainas speciālo spēku vienības vienlaikus trāpīja 3 kara kuģiem. Desanta kuģis Jamala, Filčenkova un Ivans Hurs izlūkošanas kuģis. Tuvējā aviobāzē, ko sauc par Belbeku, viņi iznīcināja Krievijas elites iznīcinātāju uz skrejceļa.
Viena no tiem, kas maksā $10 miljonu. Iznīcināts moderns radars. Jūras spēku apmācību centrs tika trāpīts. Tas viss vienā naktī. Un tas nebija tikai Sevastopolē. Dažas nedēļas iepriekš otrā Melnās jūras pusē, Novorosijskā, Krievijas ostā, kur Melnās jūras flote bija patvērusies, Ukrainas droni jau bija uzbrukuši arī tur. Pretmīnu kuģis Valentīns Pikuls tika nogremdēts. 2 fregates, kas ir lieli Krievijas karakuģi, tika bojātas. Krievijas zemūdenes sāka darīt kaut ko tādu, ko neviens nekad nebija redzējis. Tas sāka ienirt tieši savās ostās. Nevis, lai slēptos no ienaidnieka jūrā, lai slēptos no droniem, kas nāk no debesīm. Melnās jūras flote šodien ir tas, ko militārie analītiķi sauc par spoku floti. Tā pastāv tikai uz papīra, bet vairs nevar iziet jūrā, vairs nevar uzbrukt, vairs gandrīz neko nevar aizstāvēt. Un Kerčas šaurumu vidū Putina tilts joprojām stāv. Savainot. Steidzīgi salabota. Uzraudzīta kā nekad agrāk, bet ar katru dienu arvien vairāk izolēta. Katrs prāmis iznīcināts, katrs kuģis nogremdēts. Katra iznīcinātā bāze, katra trāpītā pastiprina aplenkumu. Krīma kļūst par salu. Un uz salas, ko ieskauj droni, neviens ilgi neizdzīvo. Lai patiešām saprastu notiekošā mērogu, ir vērts paklausīties, ko saka vīrietis vārdā Bens Hodges. Hodges ir atvaļināts ASV armijas ģenerālleitnants. Viņš komandēja visus Amerikas spēkus Eiropā. Viņš pavadīja gandrīz 40 gadus uniformā. Un kopš 2022. gada viņš atkārto vienu un to pašu frāzi intervijās, podkastos, militārās konferencēs. Frāze ir šāda: Krīma ir šī kara izšķirošā teritorija. Pēc Hodžesa domām, viss, kas notiek Doņetskā, Luhanskā, Zaporīžjā, ir svarīgi. Bet tas ir sekundāri. Jo, kamēr Krievija kontrolēs Krimu, Ukraina nekad nebūs droša. Tā nekad nespēs atjaunot savu ekonomiku. Tā nekad nespēs eksportēt graudus pa Melno jūru, ja Vladimirs Putins no pussalas izlems bloķēt tās ostas. Bens Hodges sacīja 2025. gadā pavisam skaidri: tas tilts sabruks. Viņa prāt, tas ir tikai laika jautājums. Un 2026. gadā viņš gāja vēl tālāk. Viņš teica, ka Ukrainai vēl nav nepieciešams sūtīt sauszemes karaspēku uz pussalu. Nav nepieciešama klasiska invāzija. Nepieciešama tikai viena lieta – padarīt Krīmu neiespējamu noturēt, neiespējamu aizstāvēt, neiespējamu apgādāt. Neiespējami Krievijas karavīriem tur dzīvot. Un kā jūs pats redzējāt, tieši tas arī notiek. Tagad padomājiet, ko tas nozīmē Putinam. Krīma bija lielākā politiskā uzvara viņa valdīšanas laikā. Tā bija visa Krievijas propagandas pamatā vairāk nekā 10 gadus. Ja Krīma kritīs, ne tikai pussala kritīs viss stāsts, ko Putins stāsta Krievijas tautai. Kritīs attaisnojums karam, kritīs strateģiski svarīgākā militārā bāze, kas Krievijai ir ārpus pašas Krievijas, un līdz ar to kritīs arī mīts, ka Putins ir cilvēks, kurš atjaunoja impēriju. Tāpēc Krievija pastiprina savas pozīcijas. Tāpēc Belbekā tiek būvēti bruņoti patvērtnes lidmašīnām. Tāpēc tiek pārvietoti resursi, kuru citur trūkst, lai mēģinātu noturēt pussalu. Taču ir viena problēma. 2026. gada martā Krievija zaudēja vairāk karavīru vienā mēnesī nekā jebkurā citā mēnesī kopš kara sākuma. 35,000 karavīru nogalināti vai ievainoti. Pirmo reizi gandrīz 4 gadu laikā Krievija zaudē vairāk karavīru nekā spēja vervēt. Un tas maina visu. Jo armija, kas nespēja sev papildināt, nespēja aizstāvēt 2 frontes vienlaikus. Tātad rodās jautājums: kas gan notiks? Vai Krievijai izdosies vēl ilgi aizsargāt šo tiltu? Skaties, patiesība ir tāda, ka neviens nezina datumu. Neviens nezina precīzu mēnesi. Bet virziens ir skaidrs. Pat Krievijas militārie analītiķi, tie, kas raksta ar Krievijas valdību saistītos emuāros, jau klusām ir atzinuši, ka kaut kas ir mainījies. Tilts joprojām stāv, bet tas ir bojāts.
Remontdarbi kļūst arvien biežāki. Arvien dārgāki. Militārie speciālisti vienojas vienā lietā. 4. uzbrukums ir tikai laika jautājums. Ja tas notiks pareizā veidā, ar pareizo tehnoloģiju, īstajā brīdī, tilts sabruks. Un, kad tas sabruks, nav iespējams to atjaunot kara laikā. Ne ar Ukrainas droniem, kas novēro šaurumu 24 stundas diennaktī. Baržas jau ir prom. Kuģi ir paslēti. Zemūdenes ienirst savās ostās. Gaisa bāzes tiek stiprināts ar betonu, nevis lai uzbruktu, bet lai izdzīvotu. Tikmēr Krīmā sāk notikt kaut kas kluss. Krievijas karavīri, kas dien pussalā atrodas vietā, kas jebkurā brīdī var tikt nogriezta no pasaules. Nogriezta no Krievijas. Un kad tas notiks, viņi būs pēdējie, kas to uzzinās. 2014. gadā Putins 4 nedēļās ieņēma Krimu, gandrīz neizšaujot nevienu šāvienu. Tajā laikā viņš ticēja, ka ir iekarojis pussalu uz visiem laikiem, ka viņš ir atjaunojis impēriju, ka viņš ir pārrakstījis Eiropas karti. 12 gadus vēlāk viņš atklāja, cik ļoti viņš bija kļūdījies. Ja šīs video tev palīdzēja labāk saprast, kas notiek šajā karā, nospied patīk šeit zemāk. Tas ļoti palīdz kanālam turpināt augt. Un ja vēlies sekot līdzi nākamajām analīzēm, abonē šo kanālu un ieslēdz zvaniņu. Mēs publicējam jaunu saturu katru nedēļu. Pirms tu aizej, pastāst man šeit komentāros. Jūsuprāt, vai Krīma atgriezīsies Ukrainas sastāvā jau 2026. gadā, vai arī Putins vēl dažus gadus spēs noturēt pussalu? Es vēlos izlasīt, ko jūs domājat. Tiekamies nākamajā video.